Mobilo telefonu paņēmi, brilles, maku, pasi, vaicāju. Ko tu dari? Vai tā ir pārbaude pirms lidojuma? Mans vīrs Ābrahams pasmaidīja. Vai mēs beidzot varētu doties ceļā? Tev ir jāpaspēj uz interviju līdz 1:00, kad iešu pie sava klienta. Labi. Vai ārsts soli neaizmirsi? Nē. Vairākus gadus pēc pārcelšanās no Ziemeļamerikas mums vēl aizvien patika pusstundu ilgie braucieni uz Jeruzālemi. Zilās debesis, virs klinšainajiem kalniem, koki un uzkāpšana līdz svētajai pilsētai piepildīja mūs ar pateicību par priekšrocībām, ko sniedz dzīve Izrēlā. Apkārt esošais zaļums manām acīm bija kā enerģijas dzēriens. Kad joņojām pa ceļu, Ābrahams komentēja: šeit katra diena ir kā piedzīvojums. Patiešām augstu novērtēju to, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, un es zināju jau pirms pārcelšanās uz Izrēlu, taču šeit to piedzīvoju katru dienu. Mēs tuvojamies mūsu iecienītajai ceļojuma daļai tieši aiz Mevaseretas, Cionas, kur panorāmas skats uz Jeruzālemi pēkšņi iznirst virs liela ceļa. Pirms to aptvērām, bijām jau pie pilsētas vārtiem. Mēs labi pavadījām laiku un ieradāmies norunātās tikšanās vietā nedaudz agrāk. Pēc intervijas tikos ar Ābrahamu mūsu iecienītajā kafēnīcā. Vīrs pasūtīja savu dienišķo ledus kafijas devu un veselu pakaru svaigiem kviešu beigliem. Palūkojoties pulkstenī, konstatēja, ka ir laiks doties pie Ābrahama pacients. Vīrs bija saņēmis lūgumu doties mājas vizītē pie kādas gados vecas sievietes no Jeruzālemes. Viņas meita iepriekšējā dienā piezvanīja, lai vienotos par apmeklējumu. Tā kā Izrēlā bija tikai daži podiatri, Ābrahams ceļoja pa visu valsti, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem bija nepieciešama īpaša pēdu aprūpe. Viņš pārbaudīja kabatas, lai sameklētu lapiņu, uz kuras bija pierakstījis adresi. Tad viņš pārlūkoja savu medicīnas somu, piezīmu grāmatiņu un pat maisiņu ar svaigajiem beigliem. Zīmītes nekur nebija. Nespēju noticēt, laikam esmu atstājis mājās gan adresi, gan telefonu numuru. Kad sapratu, ka mūsu pirmslidojuma pārbaude ir bijusi nepilnīga, pie sevis neapmierināti nopūtos. Vai atceries kaut daļu no adreses? Gribēju zināt. Es atceros, ka tajā bija skaitlis 17, jo tas ir daļa no mana dzimšanas datuma. Vai zini ielas nosaukumu? Nē, tikai to, ka tā atrodas tepat netālu. Iepriekšējā dienā pausu galam bija dzirdējusi uzvārdu un atcerējos, ka tas izklausījās eiropeisks. Pamēģināsim sameklēt 17. numura māju šajā ielā un paskatīsimies, vai uz paskastēm ir kāds līdzīgs uzvārds, es piedāvāju. Ābrahams piekrita. Domāju, ka ir vērts pamēģināt. Esam gandrīz klāt. Mēs pārbaudījām sarakstu pie 17. numura mājas, bet visi bija izrēliešu uzvārdi. Bez jebkādiem panākumiem apstaigājām vēl 2 tuvākās ēkas. Tā ir adatas meklēšana siena kaudzē, es žēlojos. Nu ko? Tā kā esam jau pilsētā, pamēģināsim vēl pēdējo reizi, Ābrahams ierosināja, un čukstus lūdzu Dievu, lai palīdz mums atrast īsto māju. Mēs garlaikoti piegājām pie daudz dzīvokļu mājas ieejas vienā no ielām un ieraudzījām eiropeiskus uzvārdus. Uzskatīdami to par labu zīmi, iegājām vestibilā un devāmies augšu pa kāpnēm. Tur sastapām jaunu puisi, kurš pastāstīja, ka šajā mājā blakus savai precētai meitai patiešām dzīvojot kāds gados vecs pāris. Ātri uzkāpām līdz pirmajam kāpnu laukumam un pieklāvējām pie durvīm, uz kurām bija bērnu zīmējumi. Atpazinu sievieti, kura kā skolotāja bija piedalījusies vienā no manas vadītajiem izglītības semināriem.
cik pasaule ir maza izsaucos. Mēs esam pazīstams no mācībām, un mans vīrs tagad ir ieradies, lai tiktos ar jūsu mammu. Kur viņa dzīvo? Mani vecāki dzīvo blakus dzīvoklī, sieviete atbildēja, norādot tālāk pa gaiteni. Mēs aizgājām līdz kaimiņu dzīvoklim, kur durvis atvēra gados vecs kungs. Abrahams pateica, ka ir pēdu speciālists, kuru izsaukusi viņa meita. Sajūsminātais vīrs mūs uzņēma silti. Šis pāris tikai nesen bija ieradies no Dienvidāfrikas, un viņi bija priecīgi, ka varēja atrast kādu angliski runājošu ārstu, kurš dodas mājas vizītēs. Sievietei bija dažādas slimības, kas apgrūtināja nokļūšanu līdz klīnikai. Viņa sēdēja guļamkrēslā, un viņas pēdas jau bija sagatavotas izmeklēšanai. Abrahams iepazinās ar detalizēto slimības vēsturi un veica rūpīgu izmeklēšanu. Pēc ārstēšanas procedūras un ieteikumiem par turpmāko aprūpi viņš sakrāmēja somu, un mēs devāmies projām. Pēc brīža, kad iesēdušies automašīnā, piesprādzējām drošības jostas, mēs smējāmies par to, kā mums par spīti neiedomājumiem šķēršļiem tomēr bija izdevies sameklēt īsto māju. Mums noteikti palīdzēja kāds no augšas, Abrahams iesaucās. Kad grasījāmies izbraukt no autostāvvietas, pie mums pieskarēja vecīša meita. Paldies, ka atbraucāt, lai palīdzētu manai mammai. Tad viņa piebilda. Bet gribu jums kaut ko pavaicāt. Kā jūs zinājāt, ka jums ir jāatbrauc? Kad jūs jau bijāt aizgājuši, tētis atnāca pie manis, lai pateiktos par to, ka biju jūs izsaukusi. Es viņam pateicu, ka neesmu to darījusi. Domāju, ka viņš to bija nokārtojis. Mēs ar Abrahamu saskatījāmies. Tā bija nepareizā māja, bet varbūt tomēr ne.